Esiet sveicināti, darba studijā sāk nekā personīga komanda. Labvakar, studijā Ilze Jaunauksne un Jānis Krēvits, bet atskats uz aizvadīto nedēļu Arņa Krauze ziņā. Sveicināti. Šovakar raidījumā prezidents Vējonis kritizē valdību, ka tā kavējas ar Eiropas naudas apguvi. Neizdarību dēļ varam pazaudēt 250 miljonus eiro. Bijusī valsts kancelējas direktora Dreimana un viņas padomnieks Mēkonis jaunajās darbvietās strādā pret valsti. Ģenerālprokurors uzskata, ka bijušās amatpersonas jāierobežo stingrāk. Un nekā personīgi neielaiž Krievijas interešu aizstāvi Gapoņenko jaunākās filmas prezentācijā. Tas viss pēc brīža, bet tagad vārds Arnim. Zinām vilšanos piedzīvoja tie, kuri jau šonedēļ prognozēja valdības krišanu un sāk plānot nākamā ministru kabineta sastāvu. Visu novembri politikas kulāros klīda runas, ka Straujumi no amata atkāpsies uzreiz pēc budžeta pieņemšanas. Tik arī noskatīts piemērotākais brīdis – sestdiena partijas vienotību kongress. Tas iedrošināja viņas amata kārotājus un nedēļas laikā izskanēja virkni nākamo premjeru vārdu gan no vienotības, gan no citām partijām. Visbiežāk piesaukts pašreizējais iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis. Pretēji prognozēm premjera Lemdota Straujuma vakar partijas kongresā no amata neatkāpās. Es pieņemu, ka ir daļa klausītāji, ka šajā dienā sagaida kāds skaļus paziņojumus. Es esmu tam gatava. Es esmu gatava paziņot. Man svarīga šī valsts. Man tā ir svarīga daudz vairāk par amatiem, par neskaidrām draudzībām un attiecību kārtošanu. Tomēr Straujums nelabvēļi nav metuši plinti krūmos un klāsta, ka Straujums gāšana tagad esot atlikta līdz Ziemassvētkiem. Par to liecinot arī fakts, ka jaunais satiksmes ministrs pagaidām meklēts netikšot. Tikmēr Saeimā samērā raiti